Vasaļi. Šajā video es pastāstīšu par divām lietām, kuru realizācija automašīnā man nepatīk. Pirmā tā ir automātiskā tuvo tālo gaismu pārslēgšana. Otrā lieta ir navigācija, kas saistīta, integrēta ar adaptīvo kruīzu kontroli. Ja apskatām tuvo tālo gaismu pārslēgšanu. Viena no lietām, kas ir diezgan nepatīkama, tas ir intervāls, cik ātri notiek pārslēgšanā uz tālo gaismu, kad pretī braucošā mašīna ir pabraukusi garām. Manas mašīnas gadījumā tas notiek aptuveni ar 2 sekundžu aizturi, 2 līdz 3 sekundžu aizturi. Otrs moments, kas man nepatīk, tā ir diezgan slimīga reaģēšana uz ceļa zīmēm un ceļa apzīmējumiem, ceļa stabiņiem. Piemēram, ja to ir diezgan daudz, tad mašīna sāk pārslēgt no tuvajiem uz tālajiem, no tālajiem uz tuvajiem un tā vairākas reizes. Viņa pati par sevi šad tad var pārslēgt arī it kā bez jebkāda redzama iemesla. Trešais moments ir, kad auto panātenī pašā virzienā braucošo auto no aizmuguras un ir tāds attālums, kad auto sāk slēgalēt no tālajām uz tuvajām, tad pēc pāris sekundēm atkal ieslēdz tālo, tad atkal tuvo, tad atkal tālo. Es domāju, ka priekšā braucošajam tas ir diezgan nepatīkami. Bet, kad jau piebrauc tuvāk, tad viss normalizējas un tiek turēta tuvā gaismā, viss ir kārtībā. Pārējām pie navigācijas. Navigācija šai mašīnā ir saistīta arī ar adaptīvo kruīzu kontroli un autopilotu. Un dažos gadījumos mašīna veic nedaudz nepatīkamas darbības aktivitātes. Apskatīsim tās. Pirmā nepatīkamā lieta ir tas, ka auto seko ceļa zīmēm. Viņš spēj nolasīt ceļa zīmes, bet tenī pašā momentā auto neņem ceļu zīmju darbības ilgumu, kad ceļa zīme pārstāja darboties. Piemēram, ja mēs apskatām krustojumus, ātruma samazinājumu pirms krustojumiem, tad mēdz tikt izliktas ceļa zīmes 70, un tad pēc krustojuma automātiski ceļa zīme pārstāja darboties, un ātrums atkal ir, piemēram, 90 km/h. Šad tad tas nostrādā, šad tad tas darbojas. Ir krustojumi, lūk, piemērs krustojumam mēs iebraucam, ievērojot ātrumu 70, un pārbraucot krustojumu mums atkal parādās ātrums 90, un mēs varam turpināt braukt ar ātrumu 90 km/h. Savukārt, ja mēs apskatām to pašu krustojumu no citas puses, tad mēs braucam ar ātrumu 90, mums priekšā ir krustojums, samazinām ātrumu līdz 70, bet pabraucot krustojumu, mums turpina darboties tā pati 70 km/h ceļa zīme. Līdz ar to autopilots brauc tikai uz 70. Protams, mēs varam pārslēgties uz kruīzu kontroli un turpināt stūrēt paši un braukt ar ātrumu 90 km/h. Šad tad navigācija no kurienes atrod ātruma ierobežojumu, piemēram, 50 km/h, kā šajā piemērā. Mēs braucam ar ātrumu 90 km/h, strādā autopilots un nec zīmes, nec kā nav, bet auto pats no sevis ierauga kaut kur, vai nu pie sevis datos, vai vēl kaut kur, ātrumu 50 km/h un samazina to. Kāpēc tas tā notiek? Visdrīzāk, ka kaut kur navigācijā ir ceļa ātruma atzīme 50 km/h. Un šis ierobežojums 50 km/h darbojas diezgan ilgu ceļa posmu. Konkrētais gadījums
var pamanīt, ka šad tad pārslēdzas uz 90 km/h. Ja skatāmies uz Google navigāciju, tad Google navigācija šī momentā mums rāda 90 km ātruma ierobežojumu 90 km/h. Lielākoties tur ir 50 un darbojas līdz tuvākajai apdzīvotai vietai. Nākošā lieta, kas kaitina, ir auto sekošana navigācijai. Nākošais piemērs. Es ieslēdzu kruīzu, braucu ar to, pieņemsim, ka ir ceļš, ka ir man labāk zināms ceļš, un es braukšu pa to. Navigācijā ja brauc pa īsāko ceļu un konkrētajā krustojumā viņai jāgriežas, teiksim, pa labi. Tad sanāk, ka es turpinu braukt, es gribu braukt taisni, bet auto pats no sevis sāk bremzēt, domājot, ka es nogulēju krustojumu, pagriezienu krustojumā un lai es spētu pagriezties. Manā skatījumā, ja es braucu kruīzā, tas nav normāli. Ja es brauktu, piemēram, autopilotā vai tas būtu saistīts ar pašbraukšanu, tad tas būtu normāli. Konkrētajā gadījumā, konkrētajā piemērā es braucu kruīzā un es to ceļu, teiksim tā, labāk zinu. Konkrēta pieredze ir bijusi, notiek remontdarbi, autoplūsma tiek novirzīta pa apbraucamo ceļu, kur ir, teiksim, vienvirziena kustība pretējā virzienā, bet sataisīta divvirziena kustība. Esam spiesti braukt pa to. Navigācija šī gadījumā neko nezin, un ja tas ir garāks ceļa posms, kur var braukt, var ieslēgt kruīzu, tad pie katra krustojuma tiek mēģināts mūs apgriezt, un līdz ar to pie katra krustojuma mēs strauji bremzējam, kas var būt nevisai patīkami aizmugurē braucošajiem. Parunāsim par navigāciju un lādētājiem. Stāvu pie elektruma lādētāja Subatē un mēģināsim tikt līdz Polijai. Pirmām kārtām, ja mēs apskatāmies maršrutu, tad viņš mums vispirms grib aizvilkt līdz Rēzeknē, kuram, protams, nepietiks uz lādes, un pēc tam no Rēzeknes braukt uz Kaunu, kas aptuveni kartē izskatās lūk šādi. Un, protams, Rēzeknē mēs varam sasniegt ar -8% uzlādi, un uz ko pilnīgi loģisks paziņojums, ka ir nepieciešams uzlādēties, lai tiktu līdz tuvākajam superchargeram. Labi, apskatīsimies, kādas mums ir uzlādes iespējas. Navigācija piedāvā uzlādes punktus izvēlēties, un mēs redzam, ka tuvākais uzlādes punkts ir 40 km attālumā. Kā tā? Ja apskatāmies uz kartes, tad šie sarkanie punkti ir superchargeri, bet tie pelēkie punkti ir uzlādes punkti, citi uzlādes punkti. Un kā mēs redzam, Lietuvā tādu ir vairāk. Bet, protams, ja mēs paskatīsimies citās aplikācijās, tad mēs redzēsim, ka arī Latvijā tādu uzlādes punktu ir diezgan daudz. Viens no pozitīvajiem momentiem ir tas, ka, ja mēs atrodam kartē tuvāku uzlādes punktu, piemēram,
šo pašu CSDD uzlādes punktu. Un precīzi atzīmējam, ka mēs braucam uz turieni, tad tuvojoties tam tiek ieslēgta baterijas uzsilde un mēs atbraucam ar uzlādi gatavu bateriju. Optimāli uzsildītu bateriju. Protams, to var izskaidrot ar to, ka Teslai nav oficiālas pārstāvniecības Latvijā, bet, ja mēs uzmanību pievēršam stūrītim, tad tiek ziņots, ka Tesla izmanto Google kartas. Un kāpēc Latvija šobrīd ir tik apdalīta, to man grūti pateikt. Pēc pieredzes es esmu manījis arī to, ka Lietuva, Polija tiek uzrādīti arī vidējā ātruma fotoradari. Diemžēl Latvijā tas netiek rādīts. Protams, gribētos, lai tuvākā nākotnē šīs lietas gan ar tālajām gaismām, ar navigāciju tiktu sakārtotas. Tam nepieciešams neliela programmatūras uzlabojumi. Tas arī šoreiz viss. Biežam patīk, jautājumi, komentāri, abonējam, tiekamies!